Ar 1972. Gadu ir izveidots pasaules mantojuma saraksts, pieņemta konvencija, un pasaules valstis ir vienojušās par vienotu kultūras mantojuma saglabāšanas sistēmu, tā izcilākā mantojuma saglabāšanas sistēma pasaulē. Un tātad jebkura valsts, nodarbojoties ar pieminekļu aizsardzību, tomēr ņem vērā šos te starptautiskos principus. Un līdz ar to UNESCO loma kultūras mantojuma saglabāšanā jebkurā valstī ir ļoti nozīmīga, un tātad pamatā šie te principi tiek izmantoti. Atkal, ja mēs atskatāmies nedaudz vēsturē, tad Rīgas vēsturiskais centrs tika iekļauts pasaules mantojuma sarakstā 1997. gadā. No sākuma tā bija tāda pacilātības sajūta un varētu teikt, vērtības manifestācija, un amatpersonas diezgan daudz lielījās ar šo iekļūšanu kā ar lielu panākumu, bet tad jau mēs nedaudz vēlāk sadūrāmies ar to, ka bieži politiķi, uzņēmēji, investori vēlējās atkal jaunu saimniecisko darbību, kas ignorē kultūrvēsturiskās vērtības. Un tad tieši tas UNESCO status nāca palīgā Rīgas vēsturiskam centram, un pateicoties šim statusam ir atvairītas vairākas vidi degradējošas aktivitātes, kas varbūt bez šī statusa būtu notikuši Rīgas vēsturiskā centrā. Un tas pasaules mantojuma saraksts, ja mēs runājam par vietējo sabiedrību, viņš ir tāds ļoti motivējošs, viņš ir tāds lepnumu objekts, ka mēs pasaules mantojums un tā. No otras puses, teiksim, pasaules sabiedrībai šis brands, šī zīme, pasaules mantojums, ņemot vērā to, ka tie jau nav daudzi tūkstoši šādu objektu, šādu vietu, tomēr tie tikai 100, ņemot vērā uz tiem desmitiem un desmitiem tūkstošu apdzīvoto vietu. Un tā ir tāda izcilības zīme, bet tas ir handikaps uz laiku. Ja mūsu sabiedrība nesapratīs, ka tas nesaglabāsies pats no sevis, un ka tikai lielo baznīcu, teātru, koncertu zāļu un muzeju un izstāžu zāļu būvniecība vai atjaunošana un doma, cerība, ka tas pārējais viss atjaunosies, vairāk vai mazāk pats, tas nenotiks. Kultūras mantojuma filozofija jau ir tāda ilgtermiņa domāšana par attīstību, domāšana par cilvēku dzīves kvalitāti. Jo ja mēs paskatāmies un domājam, kas paliks pēc mums pāri, pēc gadiem 100, tad nekas cits jau pāri nepaliek kā tikai kultūra. Es domāju, ka ļoti svarīgi ir mēģināt izprast, kas tad mums ir svarīgi, kas ir dzīves kvalitāte. Vai dzīves kvalitāte ir tā, ka mēs esam pēduši un mēs ērti varam izgulēties un kaut ko apskatīt, vai dzīves kvalitāte ir kaut kas vairāk, ka mēs varam baudīt kvalitatīvu cilvēku dzīves telpu un mantojums, kultūra dod to nozīmīgāko daļu cilvēku dzīves kvalitātei.